Tā, Dienvidkurzemē joprojām cūkas ēd labību. Mēs šodien ar Lindu esam ieradušās palīdzēt saimniekiem, jo Linda stūrē. Es esmu aizmirsus naktinieku savā mašīnā, tāpēc, ka ir pierasts braukt ar savu mašīnu, kurā vienmēr viss ir un vienkārši aizmirsās, bet paldies Dievam nav jābrauc uz Liepāju. 10 minūšu brauciena attālumā ir viesmāja, kur mēs paliekam. Braucam pakaļ manam naktiniekam no Pulsāra. Bez viņa taču nevar medīt vispār nekādā veidā. Nu, lūk, un mēģināsim nomedīt kaut kādas meža cūkas, kas mēģina izdarīt visu labību te vietējiem saimniekiem. Sargāsim laukus, tā teikt. Nu, ja gadīsies kāds selektīvais āzītis, tad to arī vāksim no strīpas, lai riestā nepiedalās. Linda, cik sen tu esi bijusi pēdējo reizi meža cūku medībās? Pagājušu nedēļu. Laimīgā sieviete. Jā, bet es pati nemedīju. Mēs bijām medībās kopā ar Jāni Pūtēli, un Jānis nomedīja ruksīti pērno. Tik, cik pirms 2 gadiem rudenī viņš mocījās un nevarēja, un nebija situācijas, un viss tur bija, mēs tur nedēļu noskrējāmies, viņš beigās tikai vienu ienotas un nomedīja. Tad šajā reizē mēs pirmā vakarā stirnās, otrā vakarā cūciņā, visi var iet atpūsties. Un pats galvenais, mēs sēdējām tajā pašā tornī, kur viņš toreiz nomedīja jenotsuni. Tornī sēdējām, tāpēc, ka tur, kur mēs drustos medījām, tur viņiem nav labības lauka, tur nāk uz barotavām tie rukši. Un mēs sēžam, mēs vēl nebijām, 15 minūtes nosēdējuši, kad atkal jenotusuns iznāca ārā. Tad bija sieva vai vīrs droši vien? Es viņu nosaucu par jenotusuņu magnētu, bet šoreiz uzdevums nebija jenotusuns. To vietējie vienā vakarā bija pirms tam kaut kad 5 nomedījuši vienā reizē. Nomedīja. Aizbrauc mājās, kamera atnāk atkal jenotusuņu klāt. Viņš atkal nomedīja, aizbrauc, uzkāp tornī, nomedīja, pēc aizbrauc mājās, atkal atsūta ziņu. Beigās iznāca 2 pērnie, tur dīdījās, un beigās Jānis nomedīja. Tā kā meža cūku medībās bija, bet patiesi baigi nemedīju, bet nu tagad baigi gribās beidzot kaut ko nomedīt. Bet tā ir tāda īpaša, pavisam citādāka sajūta, ka tu pavadi kādu savās vai, teiksim, svešās platībās pavadi, palīdzi viņam saprast, kur, kas, kā, ko, un viņš nomedīja. Tad pavisam cita sajūta tāda. Bet arī prieks ir. Ir baigais prieks par to, ka izdevās, un man bija milzīgs prieks par to, ka viņam Jānim pirmajā reizē patika, un viņš pēc 2 gadiem varēja atbraukt ar visu ģimeni. Un bija iespēja tagad parādīt bišķiņu citus medību veidus, un baigi pozitīvi un baigi jauki, un viņš tagad visu laiku teica, es saku, nu kā bija? Priecīgs, ka nomedīšu? Tas bija viegli. Nu jā. Cik rudenī bija grūti, tik tagad. Un pat ar visu varēja arī nočakarēt. Mēs pat centāmies nočakarēt, jo bija dīvainas situācijas. Jo mums iznāca, viņš filmēja arī, un tas mūsu piedzīvojums būs pēc tam viņa YouTube kanālā Mīta Iterā. Un ko tu redzi? Es kaut ko redzu. Pagaidi. Labi. Un tieši mums iznāk cūkas āzītes. Es kā ziņa. Āzītes. Iznāk rukši. Un viņa kamerai beidzās šitais te baterija. Un jāfilmē, kā viņš šauj. Un viņš man iedod to maisiņu, pat, nu, tā kā maciņu, kur ir baterija, un tur ir velkors. Un cūkas ēd 40 metrus no mums. Un tagad pamēģiniet to velkoru, to lipekli, attaisīt vaļā tik klusu, lai tās cūkas to nedzirdētu. Un samainīt bateriju un nomedīt to cūku. Un gandrīz nočakarējām. Bet izdevās? Bet izdevās nomedīt cūku. Jānis bija šausmīgi priecīgs. Viņi bišķiņi ieskrēja krūmos. Es parādīju principu, kā mēs ejam ar drātiņu meklēt. Neko tu daudz nevajadzēja meklēt. Asinspēda bija kā gauja. Bet parādīja to principu, kā tas izstāsts, kā tas notiek. Un, jā, bija baigi forši. Fantastiski. Nu, baigi labi, kad ir tādi piedzīvojumi. Latvijā arī tās medības ir bišķiņ savādākas nekā amerikāņiem. Es domāju, ka viņi tās savvaļas cūkas medīja pavisam savādāk nekā mēs meža cūkas. Viņiem ir meža cūkas arī. Viņš teica, ka tā pati skrofa viņiem arī esot, bet tur arī rekur jau kaut kas ganās. Bet viņiem ir bišķiņ atšķirīgi
tajā ziņā, ka viņiem ir tie publiskās platības, publiskās zemes uz loterijām. Bieži vien, piemēram, kaut kāds novi baltastes briedi, tu pietiekami daudz vari medīt, un tur nav tā, ka ir kaut kāda lotereja, bet uz kaut kādiem višķi citiem dzīvniekiem, tad ir tā, ka viņš bija izvilcis lielragu Bighorn Pronghorn antilopi? Nē, Bighorn sheep? Kaut ko lielu, jā, kaut kādu vaitu. Viņam tā bija iespēja vienreiz mūžā tikt, viņš bija gaidījis 15 gadus, lai to atļauju dabūt, un tagad aizbrauc un 2 gadu atpakaļ nomedīja to. Un dabūja? Un dabūja to. Fantastiski. Viņš bija 15 dienas medījis, un to viņa piedzīvoja, jūs varat nostīties, mums vienā no podkāstu epizodēm viņš stāstīja. Un mums ir bišķiņ savādāk, mums ir klubs, mēs saimniekojam savā klubā, un mums ir tās atļaujas, un tie dzīvnieku skaits, tā kā nomedī vienu āzīti, tu vari aizbraukt, nomedīt otru, ja vajag, kā sarunā, kā ir kolektīvā, vai aizbrauc vienu cūku, nākamā dienā vēl vienu cūku, pēc tam vēl vienu cūku, mums ir bišķiņ savādāk, mums ir daudz kaut kādās lielākas iespējas savās medību platībās kaut ko vairāk nomedīt. Viņiem atkal ir iespējas pa visu Ameriku medīt tajās publiskās zemēs. Protams, tur jādabū un ir atļaujas un vispārējais, bet es nezinu, kā ir labāk, bet ir savādāk. Ļoti interesanti patiesībā. Katrā valstī jau ir savas kaut kādas fiškas. Es domāju, ka pie mums arī mūsu sistēma, līguma sistēma varētu sūdzēties par to, ka ir problēmas kaut kādas, klubu starpā vai kaut kāda reiderismu akti vai vēl kaut kas notiek. Bet no otras puses mēs varam veidot savas platības tādas, kā vēlamies. Tur arī savs tāds pulsiņš savā ziņā ir. Un neviens mums viņas nevar atņemt. Jo, piemēram, salīdzināšanai Lietuvā ir tā, ka viņiem medību iecirkņu robežas ir noteikusi valsts ar ļoti nelielām izmaiņām. Viņi eksistē jau faktiski no padomu laikiem. Un katrus 10 gadus klubiem ir jāatjauno atļaujas lietot šīs te platības. Un ja ir kalīgi kaut kas tūtē sagājis, kaut kas nav maksāts un nav pareizi darīts, tad viņiem vienkārši atņem tiesības medīt. Un viss klubs, visi mednieki paliek bešā. Tā kā es domāju, ka mūsu medību sistēma ir gana forša un mūsu medību iespējas ir gana plašas. Jūs jau noteikti ļoti daudz runājāt ar Pūteli. Ko viņš stāsta par mūsu medījamo sugu sarakstu? Viņiem, piemēram, stirnas nav, un viņš visu laiku baltastas briežus sauc par buciņiem. Tā kā bak? Jā, angliski amerikāņi jau saka bak. Tas izrādās, ka tas baltastas briedis ir, tā kā mums normāli briežu govs. Viņš nav tā kā buļļa izmērā, bet tas lops ir patiesībā liels, un viņš bija tik šausmīgi pārsteigts par to, ka tā stirna viņam likās tik maziņa. Bet viņš ir maziņš zvēriņš. Beigās prasa, cik tā stirna ir liela un smaga. Es saku, kaut kāds maksimums 25 kilo, tur vajag izspiest. Es saku, cik augstu viņi ir? Es saku, rāda apmēram. Bet viņi taču ir maziņa, tas mērķīts ir maziņš. Es saku, jā. Viņš pieredz briežiem šaut. Jā. Un viņiem ir daudz jau, viņiem ir mūļi. Viņiem patiesībā ir Teksasā, un viņš bija braucis uz akses briežiem, tāpēc, ka viņiem ir Teksasā tā kā safārī, kur ir savest, valciņi sazina, kas. Jā, kaut kādas lielās antilopes tur ir. Tas ir pusa Āfrika, tur ir un medījiem un savvaļā. Un interesantākais, kas man baigi patiktos kādreiz, ja būtu iespēja to Pronghornu, viņam bija latviskais nosaukums. Es tieši gribēju teikt. Kaut kāda antilopa bija, neatceros. Es tieši gribēju teikt, ka to Pronghornu es arī gribētu nomedīt. Viņš to bija arī stāstīja, ka viņš bija laikam ar loku medījis vai kaut kā un lavījies klāts 50 reizes, kamēr viņš kaut ko bija dabūjis. Tā kā, jā, patiesībā es saku, noklausieties to mūsu podkāstu epizodi ar Jāni. Viņam tie piedzīvojumi ir vienkārši fantastiski. Tur ir dzērums, jā, divas. Tā kā, jā. Viņiem jau ir tās kalnu aitas un kazas un dolšīpi un šitie bet tie baltas, tas melnas, tas mūļu brieži. Jā, viņiem ir tur visādi. Un viņi ir dažādi paveidi patiesībā. Jā, tas ir ļoti interesants redzījums, tas Meat Eaters, un ir tādi, skatīties, viņi ir aizraujoši, tur ir daudz informācijas par tiem dzīvniekiem, ko viņi medī, un arī par valsti vispār ļoti interesanti par Ameriku. Un, protams, tad mēs vēl gatavojām to stirniņu, ko nomedīja. Pēc 3 dienām viņi bija nokrājusi līdz Dzasātavā, tad paņēmām cisku, pakaļcisku,
sataisīt tos savus rullīšus, kuru receptu mums ir arī pieejama medībām.lv recepšu sadaļā. Jānis tajā pašā marinādēs sabāz iekšā sirdī, tad mēs vēl filējus salikām, uzgrilējām, bija nenormāli labi, vienkārši nenormāli labi. Jā, tas ir tas viņa princips no medībām līdz apēšanai, tā teikt. Ja tu nomedī, tad tev ir arī jāēd tas, ko tu medī. Kā cieņa pret dzīvnieku. Nu jā, tā kā bija baigi labais piedzīvojums, nenormāli forši tad vēl pacapējām, un tad vienu vakaru viņš jau vairāk nebrauca uz mežu, tad es vienu pat aizgāju, kaut ko pasēdēju, pabaudīju procesu. Man, nezinu, pēdējā laikā ir kaut kāda baigākā neveiksme. Ja es ar kādu esmu, tad kaut kas iznāk. Ja es vienu pati medīju, nekas neiznāk. Par veiksmi, man liekas, vispār nevar runāt. Sevišķi uz medībām braucot. Manējā ir kaut kur izbeigusies kaut kur. Man liekas, es kādreiz, kaut kad pirms 2 gadiem tā, kaut kas tur teica, kaut kas ir jānomedī. Saka, vai kas tad tur ko nomedīt? Aizbrauks un nomedīs. Tad 2 gadi jau šitais valkās. Aizbraukt tu vari, bet nomedīt noteikti nevari. Tā kaut kas jāizdara, es nezinu, kaut kādā purciņā jāiečurā, kaut kur kaut kas jāizlai, lāsts jānoņem. Man kolēģi saka, jāiet pie čigānietes, lai stobrā iečurā. Kur es to čigānietu? Kā viņi stobrā iečurās, tas ir labāks jautājums. Vajag sarežģīt. Vajag versijas par to, kā lai noņem lāstu. Jā, rakstiet, kādi ir ticējumi. Varbūt jūs mums palīdzēsiet kādreiz tikt vaļā no lāsta. Nē, tev viss kārtībā. Es jau paaudzies, nav ne mazāk tāds paisam maziņš. Nu, viņā pirms mēneša droši vien piedzimuši. Jūpēc. Kas man jādara? Un kas? Linda apkrāvusies visādiem aparātiem. Pagriezies, tev otrā pusē noteikti vēl kaut kas ir. Paskat, super. Es jau mugursomu likšu. Ak, Dievs. Zini, kāpēc man riebjās iet medībās? Es saprotu, ka baigi smagi jānes. Jā. To vajag šito, lai veidotu saturu, vajag šito. Termiķis, lai skatītos, šito, lai novērtētu. Jā. Plus vēl nakts maiņai. Jā. Un kas tev tur kabatē, tas ir merģers? Šitais merģers, jā. Superīgi. Šitā ir reāli labi. Šitā man vēl ir iepriekš vecais modelis. Parādi. Nē, merģeri nerādi. Par merģeriem viss ir skaidrs, kur tu šito dabūji. Jā, no Amerikas. O, šis ir baigi labais. Jā, baigi forši. Ja nav jāliek mugursoma. Nu, liec mugursomu. Bet ļoti ērti ir tā, ka kas tev nesitās. Savādāk tu ej un tev tas binoklis šļop sitās. Jā. Man ir otrs no Herkels, kas ir lielāks un tur labāk merģers lien iekšā, bet es kaut kā paņēmu šoreiz šito. Jā, bet šitas izskatās diezgan tāds labi piegulošs kompakts. Es to saucu par medību pupturi. Skaidrs, puišiem tāds nederēs. Ne. Tas tādā pa jogas poza. Es skrovēju daiktu kopā. Tad taču viss kaut kas daudz. Šitas skrovēju, šitas. Nav vienkārši. Aizēj saulrietā. Es tā arī darīšu, tāpēc, ka ir ļoti skaisti. Tev te mūzika. No Gladiatora. Es arī dodos uz savu lauka pusi. Te pa vidu ir mājas. Pie mājām ir iestādīti kartupeļi. Cūks, protams, ka nāk ēst tos kartupeļus, kā jau normālām cūkām pienākās. Un tad mēs tad dosimies sargāt laukus. Abās mājas pusēs. Šusmīgi smuki. Te ir dīķīts. Ļoti skaists. Šita te ir pupas un dilles un kartupeļi un viss, kas ļoti patīk cūciņām. Nav brīnums, ka viņas te nāk baroties. Visapkārt ir meža platības, citi lauki, cūkām paradīze. Tālūk, mēģināsim kādu uz to paradīzi reiz sūtīt. Eju gar krūmiem, skatos zvērs pretī. Sēž un izliekās, ka es viņu neredzu. Kaķi. Kaut kā
kādas pēdas laukā. Smuki vakars, mierīgs laiks, neliels vējš pūš. Kas var būt labāks par to? Kaut kas ir gājis no pa priekšu. Uz lauka bija tā kā griežu, tā kā cūku pēdas, nevarēja saprast. Foršākais tādās lielās medību platībās ir tas, ka te ir daudz dzīvnieku, un dzīvnieki sāk parādīties jau diezgan agri. Nav jāgaida pati tumsa. Var paspēt gaismu, ieraudzīt burciņus un briedīšus. Tas ir pats interesantākais. Ne jau tas, ka tev izdodās nomedīt kaut ko, bet tas, ka tu vari iejusties savu arī dzīvnieku lomā, ka tu spēj pielavīties tām pašām meža cūkām vai burciņiem. Nav jau pat jānomedī. Svarīgi ieraudzīt. Mēs pakalnos ir baigi forši medīt, tāpēc, ka tu vari iet, paskatīties no vienas no otras puses. Es, piemēram, tagad biju pakalna augšā, tur pūta vējš. Nogāju lejā, vēja nav. Bet sanāk tā interesanti, tu paeji 100 metrus, atverās cita aina, un tu jau vairs neredzi kaut kādu daļu platību, kuras tev vajadzētu apskatīt un pasargāt. Mēs esam sadalījušies ar Lindu izdalīto lauku, tā teikt, uz pusēm. Vējš ir diezgan draņķīgs man, bet es nolēmu atnākt pašā perspektīvākajā vietā un pagaidīt šita pie šķūņa. Dandar koži. Un paskatīties, vai kaut kas nāks. Kad kļūst tumšāks, tad es varēšu aiziet kaut kur citur. Reku ir taka. Šitajā vietā ir taka. Tā viņi tur aiziet. Laukumā, lai var redzēt, kur iet mežā. Es domāju, ka tā ir cūku taka. Tur tālumā, gan 400 metru attālumā, droši vien varbūt 300. Fotoaparāts izslēdzās, es domāju, cūks nāk. 300 metru attālumā tur brieži govs ganās, un mājas, ka pat neviena vienkārši tie pakalni, augšas un lejas, višķi aizsad skatu. Un varbūt izdosies pat pa gaismu safilmēt, kad briedī. Sēžu pie bērza un gaidu meža cūkus. Pagaidām laukā ir pilns ar briežiem, ir brieža govis ar taļiem, un ir viens jauns bulītis. Izskatās, ka viņam būs ļoti interesanti ragi, lieli, gari, ir acu žuburs, un augšā es nevaru saskatīt, kas, vajag tālu ir patiesībā, viņš pašā mežmalā tur jau krēslo, bet ir ļoti feini redzēt tādu dzīvnieku skaitu, kā šeit, baigi labi. Un, jā, krēsla ir tā kā iestājusies, vēl ne, bet sākusies, vēl ir patiesībā diezgan gaiši, vēl ar aci visu labi var redzēt. Man ļoti patīk šis periods. Ja nebūtu vēja, varētu dzirdēt kā putnu dzied, bet pagaidām te tikai sisina visādas ienāžu un kaut kādas, nezinu, sīseņi sīsina. Man ļoti patīk šis te brīdis, tāds miers dabā, pirms visi. Mēs tikai domājam, ka visi aiziet gulēt, ne, bet pirms iestājās tums un sākās pavisam cits cēliens. Un es ļoti ceru, ka tad tumsā arī cūks parādīsies, jo it kā viņām te būtu jābūt. Nu, medībās ir kā medībās, protams, tu nekad nezini. Un tas arī, tas negaidītības moments ir arī viens no tādiem feinajiem plusiem, jo tu nekad nezini, kas notiks. Tikpat labi vilks var atnākt. Kā mēs visi ļoti labi zinām, medībās ir kā medībās. Paveiksies, nepaveiksies. Ja tev nav lemts nomedīt, tad tu arī nenomedīs, lai cik labs vējš, labs ierocis, laba situācija, laba vieta nebūtu. Bet ja ir lemts nomedīt, tad parasti ir tā, ka tu nomedī, neatkarīgi no... protams, nevar teikt, ka neatkarīgi, protams, ir jāpūlās, ir jāmēģina atrast vislabākā vietā, jāskatās, kāds ir vējš, maskēšanos vajag atcerēties un tā tālāk, un tā joprojām, kā saka, pašam arī bišķiņ jāpapūlās, jāieliek kaut kādas zināšanas un pieredze, lai dabūtu to dzīvnieku. Bet sakrājot pietiekoši daudz bonusus, ar to es domāju zināšanas un pieredzi, tad arī veiksme nāk, bet par to runāt nedrīkst.
nedrīkst runāt par veiksmi vai neveiksmi medībās, jo tad Diana noklausās un domā, redz, kā tu domā, nu tad tu tūlīt dabūsi. Tāpēc es cenšos tos vārdus vispār nepiesaukt kā veiksmi vai neveiksmi. Nu tikai tā filozofējot varbūt, bet medībās par to runāt. Nu tā, cūka bija iznākusi, protams, tajā vietā, uz kur pūš vējš no manis. Nu, bet tā ir tikai viena vieta un viena cūka. Var jau būt, ka iznāks vēl. Tā es turpināšu sēdēt, kamēr man neliks vākties projām, jo man pacietības pietiek. Galvenais, lai cūkas iznāk. Jācer, ka būs pagaidām pilns ar briežiem. Tagad govīm pievienojās buļļi ar diezgan smukiem ranziņiem. Tā kā pilns lauks ar dzīvību. Patiesībā nereāli skaista aina. Atkal vasaras saulriets. Atbraucām ar Kati un kolektīvu biedriem pasargāt laukus. Jāiet pastīties kaut kāds cūciņas, varbūt kaut kāds stirniņi. Vakars ir tik nereāli forši, ka vienkārši gribās baudīt vakaru. Tā, ka vienkārši silti ap sirdi paliek. Patiesībā ir tā, ka uz šito pusi pilnīgi bezjēdzīgi, tāpēc, ka vējš ir šitā torņa te nav sataisīta un man tur, kur tur var redzēt, nevar redzēt. Briežu govs ganās viena pati vējša tieši no šitās puses. Tā aizrausies, ka man vispār nejūt, tādēļ man ir sajūta, ka man vēl ir jāpaiet bišķiņu uz nākamo sliedu, uz turienes kalniņā stāvu. Un jāskatās, jo vējš reāli pāri visam laukam. Viņš tādā punkts, kur var skatīties tās cūkas, arī tur var nākt. Tā kā jāpaiet, jāpaskatās. Un kaut kā šogad ir nodicis, ka pēkšņi visu labību jau dzeltena. Viss zaļais beidzies. Pamēģināšu pasaukšu arī varbūt kāds stirnāzes izlec ārā no krūmiem. Viss notiek vienkārši zibenīgi. Sēžu te, skrupinos kaut ko telefonā, tur no krūmiem kaut kas nočep, kaut kas pēkšņi iznāca kā āzīte ārā, kā āzītes tāds normāls medījums. Protams, man rokā telefons, protams, ir profesionālais kretīnisms, kā to sauc. Un, protams, man vajag to visu nofilmēt. Nu, viņi te patās garām man noskrēja, tur aiz kalniņa apstājās. Bet kamēr es te piecēlos, kamēr uzliku plinti uz štokā, jo tikai tam mazim kalu vārā. Un, nu, tur jātaisa, ja var šāvienu taisīt, tad jābūt beig precīzam, kamēr šito, kamēr to paspēj tikai atdrošināt. Kāziņā, protams, tam mazim viss pie kājas, bet kāziņā, protams, saprata, ka Brismonis sēž un aizskrēja, pamēģināja vēl piepīkstēt klāt, bet viņiem visi vienalga. Šitādus ar svilpi piesaukt nevar. Te beigais mākonis aizmugurē. Jā, sajūta, ka tūlīt gāzīs. Te kaut kāda maliņa, varbūt tā galiņa, gar maliņu noies nost, kaut kāds pielis jau uzkritējis, pilnīgi klusums, vēja nav. Vispār nekas, nu bišķiņ vēsmiņa kaut kāda ir, man liekas, tūlīt viss būs, tā kā gatavojās kaut kam briesmīgam. Bet, jā, lietas jaka man ir, tad jau redzēs. Savukārt tagad tur. Iznāca vēl 2 brieži ārā. Pirmā govs, otrs jāstās vien teļš vai kaut kas. Bet šajās platībās vēl
Vēl nav atļauts medības no 1. jūlija. Te briežu medības jāgaida 15. un vēl 5 dienas palikušas ir. Man jau šitie nāk un ēd labību. Jāskatās, jāgaida, kas parādīsies vēl. Nu tā, Linda. Vakar mums laikām, ko tu redzēji vakar? Vakar mums bija, es arī safilmēju, mums bija daudz briežu. Tajā mirklī vēl klubs nebija līdz galam vienojies un pieņēmis lēmumu, ko darīt ar briežiem. Šodien teorētiski izrunājām, tā kā ir jāstāst pēc situācijas, bet tur reāli ne cūkas neiznāca, katei bija viena cūka, bet bija brieži visās malās. Savu funkciju kā mednieks es izpildīju tajā ziņā, ka es stāvēju tā lauku smirdēju un beigās pa vējam visi tie lopi mani savoda, uztaisīja beigo satraukumu un viss aizskrēja projām. Tā kā es nogāju no lauka nost, visi bija aiztinošies, mums skrien. Pašnāvnieks. Tieši, lai nofilmētu, tas bija sarunāts. Draugi, tas bija sarunāts, lai izstās autentiski. Ļoti jauki. Nu jā, pēc tam tas lauks bija pilnīgi tukšs. Mēs principā vairāk neko neredzējām. Mēs piesmirdējām visu lauku, jo vējš bija ļoti, vakardien tur bija ļoti neizdevīgi, jo bija stiprs vējš un tieši pāri visam laukam. Un tad, bet es baigi brīnos, ka tie brieži tik ilgi izturēja. Vai tur bija kalniņā un tad viņi tur pa tām lejiņām tas vējš kaut kā lokus meta, bet tā, ka viņi beidzot aizoda, tad viņi uz vienu pusi, uz otru pusi, uz turienu beigās visi aiztinās prom. Bet interesanti, ka iznāca pirms briežu govju teļu bariņš. Tad iznāca no meža pretējās puses 2 megās buļļi, piegāja pie govīm. Un tad iznāca vēl 2 no manas stūra ārā. Un tie arī beigās aizgāja un piegāja tām govīm. Un tad viss tas bars tur rija. Līdz es piesmirdēju laukumu. Visu. Pēc tam es gāju skatīties, kur tie brieži palika un vai gadījumā kaut kādā lauka ielociņā, kaut kā lejiņā kādā nebūs vēl kādi zvēri, bet tas vējš tiešām bija tik ļoti nepiemērots, kad nekā es neatradu, bet toties es redzēju, cik ļoti ir nopostīts tas labības lauks, tā kā viss norullēts gar meža malu. Un te gar maliņu kaut kas ir arī ēsts. Riktīgi var redzēt, ka zvēri staigā un barojās. Lauku vidū nebija tik daudz. Nu, zvēri ir uzmanīgi, viņi pie mežmalām turās, viņi saprot, ka mednieki ir un varbūt ziepes, bet tagad mēs braucam atkal tālāk sargāt to lauku, un šodien izskatās, ka vējš varētu būt ļoti labvēlīgs. Nu, ticēsim, ka tā arī būs. Kas tev bija par domu? Man ir doma tāda, ka joprojām lāsts darbojās, un jāizgudro ir veids, kā to noņemt, jo es kā aizbraucu, tad nekas īsti nav medījams. Ko tur ieraudzīji? Divus radījumus. Tā, jāieslēdz fotoaparāts ir. 2 stīrenes tās ir. Man šajienas nav parocīgi. Viens āzīts, beig tālu. Viens āzīts un viena kaziņa. Vakar mēs saucām, bet vienīgais, ko Kata gandrīz piesauc, bija mani. Nē, man iznāca kaza ar kazlēnu, bet āžuki neviens neparādījās. Tev iznāca kaza ar kazlēnu? Jā. Forši. Bet, jā, man vispār nekas kazai, kāzim vai vēl kaut kas līdzīgs nebija. Un es tikai stāvu uz lauku un es dzirdu kazlēns pīkst. Kazlēns pīkst, nē, nav kazlēns, pēc kaķēna izklausās. Lauka vidū kaut kāds kaķēns ņaud. Beigās es rakstu Katei, tu to dari? Es saku, jā. Nu, tad viss ir skaidrs. Kaut kā tā. Šodien Vaņonas pusē patiesībā tīri labs laiks. Nedaudz kaut kas lija, bet nu tāda vētra, kāda bija Bauskas pusē un kur tur vēl vidus Latvijā, paldies Dievam, te nav. Šodien var cerēt, ka būs tīri patīkams vakars. No tā, šodien situācija ir kardināli pretēji. Nu, par laimi, tas lielais snegais, kas skāra Bausku un citus Zemgales rajonus un centrālo Latviju, līdz Kurzemes dienvidiem neatnāca. Lietus bija, bet negaisa liels vējš nebija par laimi.
Un šodien, atšķirībā no iepriekšējā vakara, vējš pūš tieši man virsū, respektīvi viss lauks ir pieejams, kas ir man priekšā. Tur priekšā ir mežmala, no kuras varētu parādītos cūkus. Vakar viena cūciņa iznāca ārā, bet viņa mani aizzoda, jo vējš pūta tieši no manis. Tā kā šodien situācija būs citādāka. Es esmu iekārtojusies diezgan augstā pakalnā, un atkal jau šodien mums ir tas pats uzdevums sargāt laukus. Vakar aiztišinājām projām visus briežus, cūkus arī aizvācās, var cikot vējš, vakar mums palīdzēja lauku nosargāt, bet ne tādā izpratnē, kā ierindas medniekam varbūt gribētos. Nomedīt mēs neko nenomedījām, bet redzējām daudz zvēru, kas arī ir forši. Ko? Otrais vakars. Bija lietus. Bauskā bija kaut kāda drausmīgākā purga. Esam atkal uz Kviešu lauku ar kati. Tagad tieši saule sāk spīdēt acīs. Foršs vakars ir nolejis. Negāza, bet noleja. Labība ir mitra, noskalota. Un šodien vējš ir tās labāks nekā vakar, tas nav tik stiprs. Griezīsies. Tā kā viena brieža govs jau tur ganās. Viena pati, bet tagad baigi grūti ir saprast. Tas mazais teliņš ir tik maziņš un tā govs tur ir. Viņi jau tie, kas saka, ka mednieki nešauja un tur šitādi un tādi. Viss jau forši, tu tagad nomedīji to teliņu, nu labi. Pēc tam nomedīji to govi, pēc tam grieztiņu vaļā, ka viņai no tesmiņiem tas piens gāžas ārā. Nezinu, tas ir kaut kā mednieka dvēselēji groza kā gribi. Nav tas baigi pieņemami. Kaut kāda maziņa knipacīti, kas ir knapi lielāks par buku. Vakar te bija tas viens teliņš, kuram knapi ausis ārā no labības. Nu, es saprotu visu, jā. Bet vakar es te nosēdēju, nosmirdēju. Tas brieža bars beigās man beidzot saoda un aiztinās. Tā kā interesantās govs šodien ir tur. Viņa vakar bija tur, es nezinu, vai tā pati vai cita. Vai viena vai kāda. Vai grūti saprast. Bet jā, pasēdēs, pastīsies, laiks ir foršs, un tad jau redzēs. Izgāzās ārā. Vesels bars ar briežiem. Un ko viņiem dara? Skriet virsū. Labs rīts. Nācām pie secinājuma, ja rīts būtu vakarā, būtu baigi forši. Bet nē, rīts nav vakarā. Braucam tagad skatīties kādu selektīvo buciņu. Varbūt palaimēsies un kaut kur rukši būs palikuši uz lauka. Linda, tev patīk medības? Nē. Tik agri no rīta, ja? Es pārdomāju savas dzīves izvēles šobrīd. Tas ir kā katru agru rītu, diemžēl, medībās brauc un domā, kāda vēlna pēc. Nu jā, mēs vakar un kolēģis cūciņu vakar dabūja, kamēr mēs viņam palīdzējām apstrādāt, tad bija baigā vienkārši lidojoša doma braukt baigi agri, bet tad, kad mēs beidzām to cūciņu apstrādāt, tad bija tāda migla, ka, tā kā vispār termokamera laba nesita tai miglai cauri, un tad mēs nolēmām bišķiņ pagulēt, sagaidīt rītausmu
pulkstenis 6 piecēlāmies un tagad braucam, jo principā jau ir tā, ka tagad ir riests un tās stirnas principā staigā jau visu laiku, visu dienu. Un tādēļ var bišķiņ vēlāk aizbraukt un viņas varētu ieraudzīt. Bet kā lems Diana principā? Es nezinu, kas tā pa sievieti, bet viņai ir baigā lemšana. Filmē? Jā. Patiesībā jau vajadzētu stāvēt un gaidīt, bet liekas, ka vajadzētu iet, jo tā kāza gāja. Nāca gāja viņai pakaļ. Mēs mēģināsim iet. Ai, man jau visu dienas seikušas, manuprāt. 3. vakars, jā. Kate devās mājās, viņai bija darīšanas, tad es šovakar koncentrēšos uz āzīti. Gribu to paskatīties, vienkārši tāpēc, ka palīgi nebūs, un ja es to cūku nomedīšu, tad ņemšos ar to pusi naktis, bet, nu, ja tās cūkas kāps virsū reāli, tad, protams, ir jāšauj. Bet no rīta, neatceros, vai mēs ierunājam vai nē, bet izbraukājām, sabildējām, braucām višķiņu vēlāk, tāpēc, ka baigā migla bija un pat tums vispār tur nebija jēga iet un skatīties. Pat tad, kad mēs izbraucām, tad brīžiem knapi varēja redzēt un tad uznāca vējiņš un tā migla pacēlās gaisā. Un varēja atkal visu redzēt. Tad mēģinājām 2 mazīšiem pieiet klāt, bet viņi kaut kā, nezinu, mans burciņas čurāšanas lāstas turpinās un redzam, viss ir forši, ejam klāt, pazūd. Nākamais. Jā, stāv, ir pastos, jā, ir, eju klāt, pazūd. Un beigās likās, ka tie āži vienkārši zemē kaut kur iekrīt un pazūd. Tā kā, jā, redzēts bija, šāviena nebija, bet tas arī labi. Tā kā šovakar braucam skatīties. Es braucu ar suņiem skatīties, kas notiek. Absolūti fantastiskas vietas, fantastiskas pļavas. Tajā kalna lejas. Ir fantastiskas vietas, pļavas. Nezinu, te vajadzēja čumēt un mudzēt no Stirnā vienu vai Kazlēnu redzējām. Safilmējam lapsu. Safilmējam, bišķi te pasēdēšu kalniņā, paskatīšos, pagaidīšu, te to visu var redzēt ar suni. Iespējams, ka viņš šodien pēc pļaušanas baigi nesteigās bišķiņ, kad saule paies zemāk, es aiziešu atpakaļ, tad vēl gar pļavām nosteigāšu. Varbūt mēs kaut ko beigās atrodam. Man jau ir, godīgi sakot, man ir izmisums. Tad, kad es atnāku medīt, tad ir tikai lapsas. Un stirnāzes šogad pa šāvienam vispār neesmu vēl dabūjusi. Kaut kā tā. Ojej. Staigāju. Bubināju. Un tur, tajā maliņā, kaut kas visu laiku brakšķēja cūkas, tur bļaustījās un brakšķēja un ņēmās un vēl viss kaut kas. Un es pagriežu galvu. Drātiņš it kā skatījās uz to pusi. Guli. Drātiņš uz to pusi skatījās, pagriežu galvu un stāv āzes, smuks āzes, pieaudzes āzes. Vilpus, to nenāca. Bet, nu, piedodiet, draugi mīļie, es biju šogad tik izmisusi, ka es vienkārši gribēju nomedīt āzi, jo man, ja Diāna beidzot deva, tad tas āzes bija jāpaņem. Viss, man nokrita āzes, ejam skatīties. Suns malacis pēc šāviena palika mierīgs, neskrēja nekur. Ļausim viņam atrast. Meklē, meklē.
paskrēja garā. Taika nesās. Ej sameklē. Ej sameklē. Atradā! Nu ko, 3 dienas medījām, redzējām šausmīgi daudz. Briežus redzēja, cūkus redzēja, kolēģis cūku nomedīja, bukus redzēja. Un tad, es godīgi teikšu tā, kā es vienmēr saku, ja ir lemts, tad ir lemts. Vakar man izskrēja āzas ar kāzes, tur mēģināja uzlikt ieroci, un vispār nekas nesanāca un aizskrēja. Un tad, tagad es stāvu un skatos uz to stūri, tāpēc, ka tur kaut kas brakšķēja, kaut kas nāca ārā. Nolikt jau plinti uz štoka un gaidu, un suns pagriež galvu, un es pagriežu galvu, un stāv āzes, nezinu, 50, 60 metros. Un man štoks ar plinti uz otru pusi. Es pamanījos pārcelt štoku, sagriezt, bija uzlikts pa augstu, saliku zemāk un varēju raidīt šāvienu un beidzot es dabūju āzi. Beidzot. Izskatās, ka ragi, rozetes ir resnas uz leju un pēc zobiem izstījās kaut kādi 5 gadi, tā kā pieaudzis āzes, bet auguma ziņā baigi maziņais. Aizbrauks uz mednieku māju, safilmēs, kā apstrādā un apstīsies zobus. Vienkārši nenormāli skaists vakars. Nenormāli skaists saulriets. Jūlijas sienāžas izsina. Ir silts. Skaisti vienkārši. Kā man patīk šis laiks. Es jums vienkārši nevaru izskaidrot. Tā kā vienkārši sirds sažmaudzās. Sapratāt.